Man sauc Jānis Melnis, nāk no Tukums, dzīvoju Rīgā. Nodarbojos ar BMX-u. Braukāju jau kādus 8. Pēdējās sacensībās, kuras piedalījos, bija Tukums skateparkā, bija BMX LV dzimšanas dienas ballīte. Bija baigi labi, dabūju 2. vietu. Ballīte bija lieliska. Man sauc Gusts Ošmacnieks, arī nodarbojos ekstrēmajiem sporta veidiem MTB. Nu jau būs kādu gadu arī 10 riņķī, kad mēģinu sevi sasist. Jā, daudz domā, ka mēs ekstrēmie sporta veidi tiek ar riteņiem veikti tikai BMX velosipēdiem, bet ir arī lielāki MTB velosipēdi. Tāpatās pa skateparkiem, pa dirtiem, tramplīniem tiek lēkāts. Galvenās atšķirības, jā, protams, velosipēds ir bišķi lielāks, ar amortizātoru dakšu priekšā, lielākiem lecieniem, lielākām amplitūdām, bet visā visumā tas, ko mēs darām, ir ļoti līdzīgi, bet arī mēs esam šeit, visi kā viena ģimene. Tā man sauc Kristaps Reimans, nodarbojos ar BMX riteņbraukšanu, braucu 6 gadus, atbalsta man tādas komandas kā patbmx.com. Pēdējais ceļojums, kad mēs devāmies, bija Barcelona. Internetā arī varat atrast video www.patbmx.com. Mīļākās vietas, tās droši vien Rīgas ielas ir. Tas vasarā pārpilns cilvēkiem, daudz traucē un daudziem nepatīk tas, ko mēs darām, bet mēs cenšamies popularizēt un attīstīt to visu. Mums sāka to, jo bija, kad maziņš draugi nopirka BMX-iņus, man arī ļoti gribējās. Tad es nopirku, uzkāpu uz riteni, kā iemācījos braukt, tā arī vēl turpinu to darīt. Sveicināti! Mani sauc Kristiāns Ķiksis, es esmu no Valmieras, pārstāvu Trojku Krumu. Arī nodarbojos ar BMX freestyle jau kādus 6 gadus. Labākais sasniegums, kad sāk braukāt ar riteni, galīgi nenožēloju to un nespēju iedomāties savu dzīvi bez ričuka un bez tās visas komunas lielās. Sveiki, mani sauc Rudolfs Veidemans, nodarbojos ar BMX freestyle, braukāju kādus 8 gadus jau. Lielākais piedzīvojums bija Helsinkos uz Simple Session atlasi. Jā, tur iegūtu 48. vietu. Es braucu ar BMX, tāpēc, kad pa lielam īstenībā teica piespied, jo es gribēju braukāt ar inlainiem. Teica, ka tas nav īpaši forši. Ņem labāk riteni un būs vieglāk mīties, pārvietoties. Un jā, tad man draugam bija BMX, no kuras viņu pēc tam nopirku. Un sāk braukāt ar Grīziņkalnu, viss sākās. Matīs Murgonis. Pirms 10 gadiem maziņš bija. Un ar čomiem sākām braukāt. Un jā, izdomājām, vajag veidot arī mājaslapu un izveidojām BMX LV. Tā kaut kāds notika. Pavisam netīšām likām tur savus video, tur kaut kā tā. Un tad vienā brīdī aizklapējās cietiņš, jā. Tagad ir top jaunā versija. Diezgan gari jāskaidro par viņu, bet principā BMX braucēji paši veidos mājaslapu kā tādu un jebkurš braucējs varēs ievietot savu video un tiešām diezgan sarežģīti izstāstīt, kā tur viss būs, bet drīz būs vaļā. To, kad ieejot tur, tu arī nepaliek garām informāciju par tuvākajām sacensībām, var skatīties arī atskats no sacensībām, var arī kaut ko pārdot, ja tev ir ko pārdot, var sakot arī jaunumiem, kas vispār notiek līdz ar kaut kā tā. Pirms daudziem gadiem, tie bija kaut kādi 80. gadi, tad, kad cilvēki izdomāja, ka ar riteņiem arī var uzlikt kaut kur.
Bet tāda BMX velospēda vēl nebija pieejama. Tad viņi paši sāka metināt viņus, metināja rāmjus. Vecāki bija ļoti atbalstīja viņus, visus palīdzēja. Es domāju, ka 20-30 gadu laikā tas ļoti viss attīstījies, un Latvijā top daudz jaunu skateparku. Jau gan katrā pilsētā ir pa skateparkam. Riteņi arī ir pieejami. Tagad beidzot veikals ir, kur viņus iegādāties. Un visāds daudz trases arī top. MTB, visiem asociējās ar mountain bike, pa kalniem kaut kā. Un tā kā brīvākā dabā mežā, bet tad arī izdomāja cilvēki, kad varētu arī, kāpēc gan ne, kad sekojam BMX-iem un arī lēkājam pa skateparkiem un tramplīniem. Un jau, bet mazliet tikpat, cik tā lapa pastāv, BMX LV 10 gadus, tikpat arī ir MTB freestyles Latvijā. Tā arī tas viss sākās, un mēs ejam līdz viņiem. BMX ir sadalīts Latvijā, tur, kur taisa tričiņu sev uz vietas. Nepalacoties nekādām konstrukcijām. Tad ir strītošana, kad pārvietojās pa ielām un izmanto tur visādas konstrukcijas. Un vēl disciplīnas ir divas, tās ir tirtiem, tas milži kalniņi, kuriem arī lēc taisa trikus un ir tie paši skateparki, pat populārākā veids Latvijā. Arī lieliem riteņiem ir, protams, kā es pieminēju pirms tam, viss asociējās ar tā kā brīvāku dabu mežā, svaigā dabā, bet tie paši skateparki ir, kur mēs pa skateparkiem lēkājam. Tad ir dirti, ja tie smilšu kalniņi, kur mēs taisam tādi trikus, un arī ir ielbraucēji. Tāpēc bieži vien ir tās trīs disciplīnas, kuras nevajadzētu likt vienā katliņā kopā, bet norobežot, jo katram patīk savādāk. Vienam patīk lēkāt braukt pa ielām, vienam pa skateparku, vienam pa dirtiem. Tāpēc ir tādi norobežojumi. Katrs dara, kas viņam labāk patīk, tāpēc ir tas freestyles. Ko atšķirās BMX race un freestyles? Ar to, ka reisā sacenšās uz laiku, bet freestylā sacenšās uz stilu, uz trikiem un uz ātrumu. Kā to visu apvieno. BMX LV ir lielos draugos ar Raidi, principā tas viens katls. Un jo Raidi taisa pasākumu, BMX LV pats nevar uztaisīt pasākumu. Un Raidīt jau pasākums organizē pagājušajā gadā nosinē 5 gadu jubileju, šogad būs 6 gadi. Uz katru pasākumu sponsori bieži vien mainās, bet ir sadarbībā, kuriem jau izveidojusies ir pāris gadus. Parasti ir MTB sacensības, tad atbalsta Spot.eu, Red Bulls atbalsta, EZ Auto, biedrībai Raidīt pasākums palīdz organizēt Holibabun Agency, un viņi tieši šobrīd Tukumā taisa jaunu bāru un būs jauna afterparty vieta līdz pēc sacensībām. Tātad ļoti liela atbalsta tieši alternatīviem sportveidiem sniedz Ghetto Games Family, kuri rīko ļoti daudz pasākumus, un tā skaitā ir arī skatepark disciplīnas, BMX freestyles un pārējie visi, MTB arī, jā. Un, viņi rīko pasākumus ļoti bieži, kā jau es teicu. Jā, visi sastraps garumā pasākumus pa vairākām Latvijas pilsētām taisa, un noslēguma fināli ir Ventspilī, kur būs braucēji no Eiropas un droši vien arī citām pasaules daļām, un tas būs diezgan grandios. Šovasar noteikti došos apmeklēt pasākumu Dirtfestā, kas notiek Saldū. Šogad viņš notiks pirmo reizi. Parasti tur notikās Zvērā, šogad nedaudz savādāk, vairāk riteņi, cerams, ka vairāk cilvēku un vairāk jautrības. Es gribēju pateikt arī paldies Jānim Kundziņam, kas mums ir devis iespēju braukāt iekštelpu skateparkā gan ziemā, gan arī vasarā, kad ārā līst lietas.
un kad nevar nosēdēt mājās un gribās pabraukāties. Vēl, kad ārā riteņus. Esat aktīvi, baudēt šo labo laiku un domājiet brīvi, jo viss, ko mēs darām, gan BMX, gan MTB freestyle, tā ir tava doma izpausme, kā tu izliek, kā tu sevi parādi savu riteni. Tiekās ielās!